Čauņa, šodien taisīšu Valentīna dienas iedvesmotu grima izskatu. Valentīna diena man asociējas ar visu kaut ko rozā, daudz sarkanām rozā sirsniņām, visu kaut ko rozā. Tāpēc es domāju arī uztaisīt kaut ko rozā uz acīm. Un ja jūs vēlaties redzēt, kā uztaisīt šo grimu, turpiniet skatīties. Sāku ar attīrītu sejas sādu un mitrinu to ar Simple mitrinošo krēmu. Šis ir ļoti svarīgs solis, jo tas gan mitrinās, gan aizsargās jūsu sejas ādu no augstā gada laika un no krunkām nākotnē. It īpaši, ja jums ir sausais ādas tips. Ņemu savu mīļāko korektoru no Collection un uzklāju to pa visu plakstiņu. Mēs lietosim ēnas, kas ļoti birs, tāpēc sākšu ar acīm. Izpludinu korektoru ar sejas sūklīti no Real Techniques. Pa virsu uzklāju sejas pūderu ar ļoti pūkainu otiņu. Šis solis darbosies kā acu ēnu bāze. Tas palīdzēs tām turēties ilgāk un acu ēnas izskatīsies spilgtākas. Ņemu ovāla veida pūkainu otiņu un gaiši brūnas acu ēnus. Dēļ šīs otas formas es acu ēnus varu mierīgi uzklāt uz acu dabīgā ieloka. Ēnas klāju tikai līdz pusē. Ņemu mazāku, plakanāku otiņu un šīs spilgt rozā acu ēnus. Klāju ēnus uz plakstiņu, kurš palika tukšs. Lietojot plakanāku otiņu, tā mums palīdzēs klāt ēnas tur, kur vajadzīgs, un pie reizes neizpludinot tās, kas liks ēnām izskatīties spilgtāk. Klāšu ēnas pāri manam acu ielokam, jo uz pašu plakstiņu man ir diezgan maz vietas. Tādēļ, lai ēnas var redzēt arī, kad acis ir vaļā, es klāju tās pāri manam ielokam. Ņemu plakanu, bet pūkainu otiņu. Šī ir nedaudz lielāka nekā iepriekšējā ota. Un tad es ņemu šo ļoti mirdzošo violeto krāsu. Ļoti, ļoti smuka. Trešā. Tā tur lejā. Jā. Šīs acu ēnas klāja pa virsu rozīgajām ēnām. Un kaut vai lieku šo krāsu pa virsu, tāpat tās rozā krāsa ļoti smuki spīd cauri šīm ēnām. Tad es ņemu šo te otu, kam ir divi gali, un es ņemu šo te leņķveidīgo, un ņemu šīs te tumšbrūnās acu ēnas, kuras lieku acu ārējā kaktiņā. Un jā, es tur viņas lieku. Un es bišķīt pārdozēju, bet viss ok, lieciet tik daudz, cik jūs vēlaties. Ņemu atkal šo te pūkaino otu un izpludinu šo te brūno krāsu, jo es gribu, lai viņas izstās bišķīt maigākas. Un tad es ņemu atpakaļ to rozā krāsu, kur es lieku pa vidu šīm te krāsām, kas radīja ļoti smuku kontrastu, kas man ļoti patika. Lietojuši savu mīļāko ikdienas tonālo krēmu ar sejas sūklīti. Tonālo klāju divās strīpās un izpludinu to ar sūklīti, maigi velkot produktu uz leju. Lietoju tonālo krēmu, lai izlīdzinātu sejas toni. Lietojot sūklīti, radīs dabīgāku efektu. Un, ja jūs iegādājieties šo sūklīti, viņš paliks daudzreiz labāks, izmazgājot pāris reizes. Pašā sākumā viņš ņēma pilnīgi visu produktu iekšā sūklītī, bet tagad, pēc pāris reizēm izmazgājot, viņš rada ļoti perfektu finišu. Tonālo krēmu es lietoju tikai, lai izlīdzinātu sejas ādas toni. Priekš visām pārējām nepilnībām mums ir korektors. Šo te es lietoju zem acīm un tur zem deguna un arī kur visur pārējās pumpiņas. Un šo te visu es izpludinu ar sūklīti. Un es nezinu, vai es to pateicu iepriekš, bet šo sūklīti vienmēr lietojam mitru.
kad es vēlos uzacis iekrāsot bišķīt ātrāk nekā parasti, es lietoju šo te uzacu zīmolu. Vienā galā ir ar ko viņas izķemēt, un otrs gals ir pats zīmols. Pašā sākumā es viņas iekrāsoju, liekot ļoti maigu spiedienu. Un vēlāk, protams, liekot vairāk spiedienu, lai iekrāsotu pašu uzacu galu, kas man nav ļoti tumšs, tāpēc viņi grib iekrāsot tumšāk, tāpēc lieku vairāk spiedienu. Un tad es viņas atkal izķemēju. Ņēmu lielo pūderotu un inglot birstošo pūderi, kuram ir mazi spīdumiņi, bet sejas uzklājot izskatās ļoti naturāli. Pūderi klājam uz tām sejas vietām, kur jūsu āda sataukojas visvairāk. Priekš manīm tas ir uz vaigiem un uz kakla. Un šeit es ņemu savu mīļāko kosmētikas produktu, kas ir izgaismotājs. Un, ja jūs nezināt, kas ir izgaismotājs, tad jūs tūlīt redzēsiet. Šis izgaismotājs ir ļoti smukā šampanieša krāsā. Un tad es viņu lieku uz vaigu kauliem, kas ir tieši virs tās vietas, kur jūs parasti liktu vaigu ēnas. Un tagad, kad es viņu izpludinu, jūs varat redzēt, kā viņš izgaismo gaismu. Jūs varat redzēt, kā viņš ļoti, ļoti smuki spīd. Man ļoti, ļoti patīk, kā viņš izstās, un viņš turās ļoti ilgu laiku. Lietoju šo te otu, kur es ņemu savu bronzeru un klāju to zem vaigu kauliem, kas bišķīt padarīs manu seju slaidāku. Pa šo laiku uzklāju arī brūnu acu zīmolu un mazliet skropstu tušu. Pirms šīs frizūras es saskrudoju matus. Tagad sadalu matus to, kur auss sākas, tad izķemēju matus un uzpinu bizīti. Šo te bizīti es bišķīt parauju un pavalku, šādi padarot viņu platāku un bišķīt arī lielāku. Kad bizīte ir gatava, es viņu sāku rulēt uz iekšu. Kad esi pabeigusi sarulējusi visu savu bizīti, piesprini to ar sprādzītēm. Un šāds nu ir iznākums. Ceru, ka jums patika un paldies, ka skaties!